Ja tev neprasa, nebāzies tur, kur nevajag, to dabūsi. Man kādreiz klients tur jautā, vai tur es kaut ko daru nepareizi, vai ko, man nav tiesību. Man nav tādas tiesības neviens devis. Es neesmu dievs, es neesmu visums. Man nav tiesības nosodīt. Tātad sanāk pat arī tādos apstākļos, kad pie tevis atnāk klients, kurš karmiski dara visu pilnīgi pretēji savai kartai, tu viņam par to nedrīksti pārvest, un tu to nedari? Pirmkārt, es nedrīkstu to darīt. Un otrkārt, es to jau nedaru. Ja sākumā, kad tu esi iegūst tās zināšanas, tu tā kā tev liekas, ka varbūt tu jau esi gudrāks par to otru vai ko. Bet par cik es ļoti nopietni piegāju šīm zināšanām, tad es esmu tāds darītājs. Ja es tam ticu, es tā arī daru. Un es tā arī darīju, kamēr tas jau tev organiski paliek, kad tev pat nav tāda vēlme kādu pārmācīt, pamācīt. Ja tev prasa padomu, tu atbildi. Ja tev neprasa, nebāzies tur, kur nevajag, to dabūsi. Ja? Jo nav man tiesības tīri arī no karmiskā viedokļa. Tu nedrīksti būt augstprātīgs, jo šajās zināšanās augstprātība ir līdzvērtīgs grēks slepkavībai.